Sveiki atkal! Te atkal Juris ar savu vulkāniņu un savām Givī kastītēm. Pagājušajā reizē manā pirmajā video, kā es minēju, ja būs interese, es nofilmēšu vēl vienu video tālāk. Un paldies visiem, kas man arī sūtīja jautājumus. Jūs man iedevāt idejas vēl pāris apskatiem, ko varētu uztaisīt. Ja? Un tad šoreiz es pastāstīšu par Givī trekeru kastēm. Kawasaki vulkānam mazajiem kruīzeriņiem, viņiem nāk nelielas ādas somiņas, kantainas, ir ceļš vulkānam. Man viņas nekad nav patikušas, un salikt iekšā var gaužā maz. Tāpēc es nolēmu, ka es sev gribu normālas plastmasas kastes. Un līdzīgi kā ar šo lielo kasti, es saskāros ar to problēmu, ka šāda tipa motocikliem viņas paredzētas nav. Ir stiprinājumi sporta, turisma močiem, čoperīšiem nav. Kā es pagājušajā stāstīju par Universal Mounting Plate, par to plāksni, arī tādas nav. Bet es nebūšu ja ar to samierināšos, un lasot aprakstā, es izlasīju vienu interesantu lietu, ka šo kasti sānu noņemam lielo, noņemam mazo, un aprakstā par šo kasti bija rakstīts, viņu var izmantot arī kā aizmugurējo kasti. Skūterītim vēl kaut kam pasties, baigi forši. Un tad man radās jautājums, ja viņu var izmantot ar aizmugurējo kasti, kurai piedāvāts tiek likt viņu uz plāksni priekš lielās kastes, tad kāpēc es nevaru šo pašu plāksni izmantot arī sāniem? Universal Mounting Plate. Un tā es arī izdarīju. Pārsvarā, ja jūs esat ievērojuši, un ja pašiem jums ir mazie čoperīši, bišķi lielāki čoperīši, kam nāk stiprinājumi priekš ādas somiņām, tas stiprinājums viņam ir tāds metāla, no metāla, tas pat no trubiņas, tātad stieņiem izlocīts, kam no nerosējošā tērauda, kam vienkārši no tērauda, šāds stiprinājums. Vienīgais pārsvarā nevienam nav šī augšējā daļa, šis stienis. Tā bija vienīgā lieta, ko man nācās pārtaisīt. Tātad noņēmu, aiznesu pie metinātāja, man uzlika tērauda stieni, piemetināja. Tagad pa ziemu, kad es atkal apkopīts taisīšu, es viņu ņemšu nost, es nohromēšu. Tas ir šobrīd tikai nokrāsots, lai nesarūsētu, ja, bet principā es kastēm viņu neredzu un uz ātrumu tas neietekmē. Un atkal jau tā kā lielajai kastei ar viļņainām plāksnītēm 4 viņu piestiprina pie šiem stienīšiem. Kāpēc vajadzīga šī? Jo kaut kur jāpiestiprina arī augšdaļai. Nebija vienkārši pie kā. Es pagājušajā video stāstīju par bagažnieku. Ja jums viņam ir redeles, piestiprinam un viss kārtībā. Bet kāpēc es minēju tieši, ka viņš ir man tērauda un tāds solid steel. Tieši šos vārdus minēju. Stiprinājumi citiem motocikliem, ko piedāvā Givī, mēs esam redzējuši, ka viņi tiek sastiprināti arī ar metāla stienīšiem. Tās ir trubiņas. Gan aizmugurē, gan kaut kur te pie kāpšļa, pie rāmja un tā tālāk. Manā gadījumā, un tā tad lielākoties arī jūsu gadījumā tā būs, ja jums ir šāds pats te stiprināšanas veids, tiek piestiprināts tikai ar, ko es iepriekš te parādīju, uz šī te metāla rāmīša, ja? Tikai un vienīgi, un nekā savādāk. Un redziet, kā ir. Nav nekādi papildus stiprinājumi, tātad viņš turās pie šīm 2 skrūvēm pie rāmja.
Un loģiski ir spiediens uz apakšējo daļu, tātad šo te rāmi viņš nedaudz padodās tai visā. Ok, jā, jums zem šīs detaļas, tātad zem fendera, piedodiet aizmirstu, kā ir latviski, zem viņa atrodas metālisks karkas, stipruma, stingrības karkas, jo te tomēr sēž virsū cilvēki. Viņš ir paredzēts no rūpnīcas ar somām būt, kas neļauj pašam rāmim locīties. Viņš notur to. Bet vienalga, jums tagad ir 2 somas, braucat pa bedrēm, notiek spiediens, un viņš staigā. Lūk, ir šīs ausis. Ja? Šīs te metāla arī gruntīgs metāls vienā un otrā pusē. Un šis bagažnieks satur viņas kopā savā starpā. Tad ar 4 skrūvēm, 2 vienā, 2 otrā. Un neļauj viņam kustību, sankustību. Tātad brauc pa bedrēm, viss, jau tā soma nekustās. Ja? Atkal mēs varam pat to moci pacelt. Ja? Kustības nebūs. Šis satur. Ja jums nav bagažnieka, neliekat aizmugurējo somu, tad jums ir jāizdomā šajās vietās šīs te daļas ar kaut ko sastiprināt. Tas var būt stienis ar vītnēm otrā pusē, kuras jūs piestiprinat, lai nebūtu šīs te kustības, lai jūs mazinātu. Jo ar to rāmi, cik jūs piekrausiet pilnas. Vienmēr mēs pieliekam vairāk +5 nekā ir rakstīts, cik drīkst. Kastes saucās Givi Trekker Light 35, un tālāk ir B vai vienalga cita krāsa. Tas ir krāsa black beigās. Ja? Skaitās light, jo šīs te Trekker somas nāk ar alumīnija ielikņiem. Alumīnijas. Manā gadījumā šī visa soma ir kaste, piedodiet, pieradis vēl, ka soma. Šī kaste ir no plasmasas. Tai skaitā šī daļa ir plasmasas, šī dekoratīvā daļa ir plasmasas. Visas alumīnija daļas tika aizvietotas ar plastmasas. Kāpēc es tieši tādu izvēlējos? Jo maksimāli atvieglot konstrukciju. Tomēr es nevaru paņemt hārļa lielās kastes, smagās, milzīgās, uzlikt un cerēt, ka bez papildus stiprinājumiem viss būs baigi labi. Neriskēju. Un tāpēc paņēmu bez alumīnija. Viņa tiešām pēc svara ir varbūt nedaudz smagāka nekā bija manas ādas somas. Jo tur arī bija plasmasas konstrukcija, pa virsu bija āda. Un es salīdzināju, samērcējot lietu, es ar ūdeni samērcēju ādas somas un nosvēru. Viņas palika stipri smagākas. Tad kaut kur līdzīgi. Tikai viņas šīs ir lielākas, ietilpīgākas. Arī noņēmu, aizgāju. Gribu braukt pa Rīgu pilsētā. Viss. Mocis ir neikets, pilnīgi pliks. Brauc, tev nekas netraucē. Uzliec tikai lielo somu. Sāni starp mašīnītēm, forši izbraukt. Vienīgais uzreiz varu pateikt, bija jāpierod pie tā, ka motocikla gabarīti palielinājās. Gan platumā, gan uz leju. Ja es biju pieradis pie augsta borta, piebrauc, noliki uz ķepu, tad tagad, ja ir stipri augstāks borts, es varu arī somu uz ķepa nolikt, to kasti otrajā pusē. Pārliecinājies, no pieredzes, ja, man paveicās, ka es drusku man palika gaiss pāri, ja, ar to uzmanīgi. Starp mašīnām grūtāk izlīst, ja, gabarīti lielāki. Noņēmu, atstāju garažā, aizbraucu uz Rīgu forši. Patīk jums bageriņi, lūdzu, noņemam aizmugurējo kasti, braucam. Vējiņš svilpo, ja jūs nevienu nevedat visu. Izmēra ziņā, sānu kastē, lielo ķiveri ielikt nevar. Ja jūs braucat ar mazajiem podiņiem un tā tālāk, tos var ielikt. Lielo pilno ķiveri ielikt kastē nevar. Tas ir tāds viens apstākļus, bet man ir lielā kaste, es par to neuztraucos. Ja? Ierullēt iekšā
apģērbu un tā tālāk, pilnīgi mierīgi saliekam, atstājam, aizbraucam. Tā tad atkal. Nav paredzēts, neko nevar izdarīt, var. Nu, šoreiz nācās sametināt. Metināšana par abiem, ar visiem viņu materiāliem pie metinātāja izmaksāja 15 eiro. Tātad galvenais ir nevis ieguldījums, kas vēlāk ir, jo viņš ir niecīgs. Galvenais ir izdomāt, un es tā izdomāju, es notestēju, jau braukājam ar viņu labu laiku. Esmu bijis arī pa grānsceļiem, pa trepītēm, visu tās kastes tur ir izlēkājušās un tā tālāk. Nolūzušas nav. Tātad sānu plāksnes viņu tur. Pagaidām nolūzušas nav. Arī pilnā krāvumā, bez problēmām. Tas ir viena tāda lieta. Otra lieta – noņemšana. Atkal. Iepriekšējā kastē es stāstīju par to, ka jauna atslēga un ir problēmas. Tieši tas pats arī šeit. Redziet, iesprūda. Aizgāja. Un tagad es nevaru līdz galam viņu. Un atkal man ir ierūsējusi atslēga. Tagad es viņu kustināšu un pēc kāda laika būs labāk. Atkal nāksies jums eļļot un tā tālāk. Tātad tā ir tipiskā problēma, ar ko es redzu. Mitrums, iekšā viņā netiek ūdens, Kärcher tested, man vismaz viss ir ok. Vienīgais, pat cik šīs ir dekoratīvās plāksnes, arī šī lielā visa. Zem viņas kaut kur sakrājas ūdens, viss, tu aizbrauc līdz garažai, iestūmu garažā, noliku uz ķēpu un man vēl kādu laiku no visurienes kaut kas no kaut kurienes tecēja, ja? Bet ne iekšā kastē, ārpus kastes. Jā, vēl tāda, kā saka, atkāpīte no. Man atsūtīja vienu jautājumu, viņš saka, man motocikls ir nestandarta krāsā, Givī nepiedāvā. Viņiem ir balts, melns, pelēks, laikam un sarkans bija. Viņam oranžs. Bet tā jau nav problēma. Šīs plāksnes, šī plāksne dekoratīvā, šīs uzlikas plāksnītes, viņas visas ir ārkārtīgi vienkārši noņemamas. Un ja mēs paskatāmies, mēs varam redzēt šeit skrūvītes. Ja? Atskrūvējam skrūves un tā plāksnīte ļoti vienkārši noņemas. Tas pats ir arī apakšā. Ja? Atslēgai reku 4 skrūves, kā es pagājušajā minēju, tieši 4. Tu viņas atskrūvē, noņem saeļu un kārtībā. Tagad par to plāksni. Noņem plāksnes, aiznes pie krāsotāja, kas nav problēmas, ir sevišķi ziemā, ka mocs netiek izmantots, tev viņas nevajag rīt parīt. Un nokrāso kādā tu gribi. Augša ar oranža, tāda 2 krāsās, 3 krāsās. Nav problēmas. Var arī visu šo daļu noņemt, nokrāsot, ja tu gribi. Ja ir 2 krāsu mots, vienu oranžu, otru, nezinu, kāda otra tur krāsa un tā tālāk. Variet jau ar kā tu gribi. Tagad par pašu šo te Trekker TRK 35 Lite. Kāpēc Lite es jau paskaidroju, un tagad forši. Viņam ir stiprinājumi, rekā viņš turās. Es izņemu, man maziņš galdiņš, izņemu padzerties, visu nolieku, forši, super. Šeit var arī kaut kādas brīvas vietas ir, es pieļauju iespēju, ka šeit varētu pielikt, bija viņam detaļās priekš tīkliņa, kā es rādīju lielai kastei speciālie stiprinājumi. Redz, kur ir tās skrūves, kur var noņemt pilnīgi visas plāksnes no otras puses. Tu noņēmi plāksnes, aizgāji, nokrāsoji, nolakoji, tev būs lakots, jā, būs tāds maziņš Harlīts. Harley īpašnieki, piedodiet. Bet, lai tā būtu, atkal iekšējā soma, forši, ja tev kaut kur aiziet, jā. Es visu organizēju somā, sapratu, ka tā ir superlieta, jā. Kastīte pati ir ērta. Kas pietrūkst man personīgi? Man personīgi pietrūkst iekšā šeit tīkliņš. Tiešām pietrūkst šeit iekšā tīkliņš.
Ja lielai kastei ir, tad šai pat nav tādas vietas paredzētas. Ja būtu, viņš varētu kolosāli paņemt pudeli, ieliec, un viņa tev nerotēs. Jo tie, kas brauc ar močiem, zina, ja tu tukšā somā kastē ieliec pudeli, tu nobrauc savus 200 km, un viņa ir kā no virpas izņemta, visa nošmirģelēta. Rotācija baigā. Vienīgais es saprotu, ka to var kaut kā piedomāt šajā pusē. Tad tavu pudeli ieliec un aiztais ciet. Labi, izlāpīsimies. Ja? Bet man ļoti pietrūks tas moments. Pārējais, cik es tagad esmu nobraucis jau šitos te pāris tūkstošus, ja? Kāds pateiks, nav daudz, bet bija forši, pāris tādi braucieni. Iepriekšējais tuvākais mazais brauciens 5 dienas pa Lietuvu, kolosāli. Gan lietus, gan viss, ērtība ir forša. No trubām, citi saka, plastmasa trubas tuvu. Nekāda problēma, absolūti. Kādas viņas bija, tādas viņas ir. Nekas ar viņām nenotiek. Somu forši ieliekam. Atkal ir sava tāda maza niansīta. Somu vislabākais tātad šos te stiprinājumus pavilkt uz leju tā, lai, sanāk, ka šeit stiprinās. Redziet, lien pāri, un jūs atkal pārsitīsiet gumiju. Šos stiprinājumus pa apakšu. Viss, ja? Lentes, skatieties, atkal gumija, lente, un tagad mēs domājam, kāpēc viņš netaisās ciet. Nē, viss ir kārtībā. Kad ir piekrauts, šī soma ir mazāka par kasti. Ja lielai viņa bija praktiski kā kaste, šī ir mazāka. Un pāri malām viņa nekarājas. Viņu var tā vēl smuki uz vienu malu, un šeit kolosāli var salikt, ko tev vajag ātrās lietas. Tur nokāpja, cimdus salikt. Es šeit visu laiku mums bija pudeles ar dzeramo, ne viņas rotē, ne viņas staigā. Šeit ir pievilkts, aiztaisam ciet. Pirmo reizi, kad es izmantoju šo kasti, mēs divatā ar vienu cilvēku, neminēšu, kas viņš ir, lai smejaties tikai par mani. Es ilgi mocījos, lai saprastu, kā aiztaisīt šo cietu kastīti. Ja? Nekā. Kā tas ir? Netaisās. Es nevaru dabūt viņu ciet. Izrādās viss ļoti vienkārši. Pieliekam priekšu, pievelkam klāt un kasti ir ciet. Tagad jūs varat droši smieties par mani. Ja? Un vēl viena tāda nianse, to jūs arī paši sapratīsiet, bet es pateikšu uzreiz. Tikai var aizvērt kasti, kad viņai ir iekšā pagriezta atslēga. Ja? Ja aizmugurējo tu atvēri, ieliki, lai neaizmirst atslēgas, izdarīji visu, ko vajag, tad šo nevar. Viss, viņa ir nobloķēta. Tad tu atkal lien, tad tomēr vajadzēja atslēgu. Tikai ar pagrieztu atslēgu tu vari nobloķēt kasti. Redz, un tie ir galvenie plusi, mīnusi šīm kastēm. Tie mīnusi ir tādi mazi sadzīviski un manā uztverē nepārāk ietekmējoši gala lēmumam par pirkumu vai ne, jo alternatīvas ir ļoti grūti atrast. It sevišķi šāda tipa motocikliņiem, neatradīsiet neko īpaši labāku, bet galvenais uzsvars uz to atkal nevar pielikt, nav paredzēts. Rakstiet savu motocikla nosaukumu, jums izmetīs universāli tikai priekšējo stiklu. Neko nevar atrast. Nav tas tā taisnība. Ja? Es visu, ko esmu izdarījis un tā tālāk. Un tas par kastēm tad arī viss. Ja jums ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Varbūt vēl par kaut ko ir jautājumi. Es varētu uztaisīt review, iesakiet, ko jūs gribētu dzirdēt varbūt. Ja? Jo tā kā es šajā visā esmu jauns, es kaut ko ģenerēju uz savu prātu,
padalieties ar saviem jautājumiem. Es kaut ko paskatīšos, varbūt es jau to zinu, varu atbildēt, uzfilmēt. Ļoti labprāt, ja? Veselībā, dēls. Tas, par ko man vēl bija jautājuši un ko es nākamreiz varētu parādīt, ir drusku par mūziku, drusku par navigāciju un pastāstīšu arī kaut ko par jaunajiem ekrāniem, 7 colus mazākiem vienalga, bet jau ar Androidu, ar CarPlay, ar normāliem Google Maps, ar visu iespēju meklēt, online trafiku un tā tālāk, ar visu multimēdijas pārvaldību. Tas tāds nākamais variants, jo tieši man bija atsūtījis jautājumu cilvēks, ja, par skaļruņiem uzlikt uz savu čoperīti. Var, nav problēmas, budžets līdz 200 un tad ap 500. Kaut kā tā. Kaut kā tā. Viss. Šodien paldies un tad tiekamies nākamreiz. Tur apakšā ir zvaniņš, ja kas, tur ir īkšķītis uz augšu, ja? Paldies, atā.